Labdien! Es esmu Edgars Mirnis, ārsts, homeopāts un pediatrs. Strādāju jau par pediatru 28 gadus, laikam kopš 1995. gada. Un šodien parunāsim par to, kā veiksmīgi iesākt bērnu dārza gaitas. Bērns nezina, ko tas nozīmē. Viņš nezina, ko nozīmē būt bez mammas. Viņš nezina, ko nozīmē būt svešu cilvēku uzraudzībā. Viņš nezina, ko nozīmē būt svešās telpās. Un viņš nezina, vai vecāki atnāks viņam pakaļ. Bērns ir ļoti jāsagatavo šim solim. Ja, ļoti maz bērnu, kas ir tiešām 2 gados, ir gatavi tiešām aiziet dārzā un tiešām neslimo. Tas, ka bērnām tur viss patīk, tas neko nenozīmē. Tas nozīmē, galvenais, ja viņš slimo, tad viņam nepatīk. Un tad ir vecākiem uzdevums dabūt no viņa ārā, kas ir tas, kas nepatīk. Kas ir tas, kas pietrūkst. Un iemesli var būt ļoti daudz un dažādi. Jā, tā var būt, teiksim, skarbāka audzinātāja. Nav slikts cilvēks, labs cilvēks, bet izpaužās ne tā, kā bērnam patīk. Kaut ko skarbāku pasaka vai ne tā pasaka, netik mīļi, netik maigi pasaka, un bērns ir slims, tāpēc, ka viņš nespēja šādu skarbumu pārdzīvot. Tas var būt, teiksim, tur viss tās vēdināšanas un tie temperatūras režīmi. Arī, jā, teiksim, bieži vien man vecāki sūdzās, ka pa dienu, teiksim, ziemā grupiņā ir nenormāls karstums, un tad pusdienas laikā atrauj visas logus, un tad tas milzīgais kontrasts, un tad tie bērni tur tādi puspliki, un tad arī, teiksim, bieži vien sākās kaut kādas iesnas vai klepi vai kas. Jā, tas var būt jau minētais mammas trūkums. Tas var būt, tur, piemēram, ir bērni, kas nepanes baru. Kam tas troksnis nepatīk. Bārs, troksnis, tā jēzga, kas tanī dārzā ir. Jā, ir kam nepatīk. Arī mums ne visiem patīk. Jā, tikai mēs esam kā pieauguši cilvēki, mēs esam iemācījušies ar to tikt galā, kaut kā sev pastāstīt, ka tomēr tas tā, mēdz būt un ka tas nav tik traki. Bet bērns jau nemāk, viņš jau nezina, ko tas nozīmē. Viņš aiziet vienkārši kaut kādā milzīgā troksnī, kaut kādā milzīgā barā, kur katrs cīnās pats par sevi, kurus, teiksim, grūž ar elkoņiem, reizēm kāds iekoš, tur cits raud, cits kliedz, tur cits vēl kaut ko, jā, un viņš ir šokā no šitā viss. Kas tas tāds? Viņš nesaprot, ko tas nozīmē. Risinājumi varētu būt dažādi. Jā, teiksim, viens ir, jūs aiziet uz homeopātisko aptieku, sakiet, aptiekāram, ka man te tāds kreņķis, man tur bērns nepārtraukt slimojošs, jā, un tad aptiekārs noteikti piedāvās 2 lietas. Vai piedāvā savienu kompleksu, jā, brīnišķīgs nomierinošs līdzeklis, jā, bet viņš nebūs noteikti cēlonisks. Vai piedāvās kā dehinācija vai vēl kaut ko, jā, kas ir homeopātiskā šķēdījumā, bet tas noteikti arī viņš palīdzēs, bet viņš nebūs cēlonisks. Jā, jo man bieži vien arī nāk vecāki un saka, paklā, man bērnam kaut kas ar imunitāti. Ka viņš bieži slimo. Un tad, kad sāc rakt, tad izrādās, ka tā nav imunitāte. Ka ar imunitāti viss ir kārtībā, kā bērns ir mājās, tā viņš neslimo. Tad imunitātes tur vasarā staigā plikām kājām pa māju, ja, teiksim, tur pēdās ledus augstos ūdeņos ir zilām lūpām, ja, un nekāda vaina nav. Un bērns ir pilnīgi vesels, tad ar imunitāti viss ir kārtībā. Bet tas ir tas stress, ja. Tad davienu komplekss varētu būt viens no risinājumiem, bet tas ir tāds ļoti vienkāršs un, teiksim, laikam visprimitīvākais risinājums. Otra lieta ir ar bērnu runāt. Faktiski tā laikam ir visbūtiskākā lieta, ja, ar bērnu runāt. Ja bērns, protams, ir tādā vecumā, ka viņš spēj runāt, jo jums ir jādabū tā saprašana vai tā sajūta, drīzāk sajūta. Ja, kā bērns jūtās tanī dārzā. Nevis, ko jūs domājat, kā viņš jūtās, bet kā viņš jūtās, un tā ir milzīga atšķirība. Jo man bieži vien nāk vecāki un saka, nē, man bērnam tur viss ir gadi, viņam tur ļoti patīk viss. Bet tas nav tas, ko viņš jūtās. Jo viņš var justies skumji, viņš var justies pamests, viņš var justies nomākts, viņš var justies bēdīgs, viņš var justies vēl 1000 nokrēsās. Ja? Un tad jums ir jādabū tā sajūta, kā viņš jūtās. Un labi, ja bērns ir tanī vecumā, ka viņš spēj to izstāstīt. Ja viņš ir tanī vecumā, kas nespēja to izstāstīt, tad jums ir jābūt nedaudz Šerlokam Holmsam.
Un faktiski jāmēģina nolasīt. Katrai jāaiziet uz grupiņu, jāpaskatās, kā viņš darbojās ar bērniem, citiem bērniem, kā viņš ar audzinātājiem reaģēja, kā viņš, teiksim, reaģēja uz jūsu atnākšanu, kā viņš reaģēja uz jūsu aiziešanu. Un tad tā sajūta var rasties, jāparunā ar audzinātāju, ar auklīti, ar vienu audzinātāju, ar otru audzinātāju, ko tas bērns dara pa dienu. Kas tur notiek, kā viņš respektīvi, un tad jūs dabūsiet to sajūtu, kā viņš jūtās.